Čau visiem! Prieks atkal satikties YouTube kanālā. Un šodien atkal gribu pastāstīt par šo kompāniju VIA Invest. Šī mēnesī VIA Invest izlaida jaunu dizainu un gribu drusku pastāstīt un parādīt, kā izskatās jaunais kabinets šī VIA Invest. Kurš pirmo reizi skatās šito te raidījumu, gribu pastāstīt drusku. Šī VIA Invest es jau strādāju 5 gadus, un es šī kompānijā investēju savus brīvos līdzekļus. Un es esmu priecīgs, ka es esmu atradis šito kompāniju, jo šitā kompānija nešmaucās visus tos procentus, ko es biju nopelnījis. Jau ļoti viegli var izvest, kā teikt, ārā uz savējo kontu. Kā redzams, man bilancē ir 128 eiro, no kuriem 281 ir ieguldīts. Un šī projektā, kad atjauno šito te mājaslapu, nav grūti, kā teikt, iesācējām visu saprast informāciju. Un te var arī paskatīties, kad mēs varam investēt ar zaļo lauciņu Latvijā, un gaišs zilais ir Zviedrija. Un šeit apakšā var apskatīt, kad mēs varam naudu pagaidām ieguldīt Latvijā. Un šeit uzreiz precīzi ir rakstīts, ka mēs ar vienu līgumu varam investēt uz 6 mēnešiem. Un pagaidām te ir rakstīts, ka mēs varam ieguldīt un nopelnīt 10%. Šeit nav nekas grūts, vienkārši izvēlēmies, ko mēs gribam, un spiežam investēt. Var visu te informāciju arī palasīt. Un šeit augšā var uzrakstīt naudas summu, ko mēs varam investēt. Es pagaidām neinvestēšu, es pagaidīšu kaut kur nākošais mēnesis. Es tikai gribu parādīt jums to visu procesu šī jaunajā mājaslapā. Šeit es atvēru zilo lauciņā, kad mēs te nospiežām. Te viss ir rakstīts, kad mēs te varam investēt. Tā, melnajā lodziņā, tas ir domāts, kad mēs varam uz šito te konta numuru, kas te ir uzrādīts, sūtīt, kā teikt, uz šito mājaslapu. Kaut kur 1 dienu vai 2 dienu laikā viņi atsūta, kā teikt,
kā teikt, šitos te mājaslapu. Tagad mēs nospiežam jūsu maksas. Un tā zemāk var redzēt, kad mēs varam nospiest, lai mēs varētu izvest naudu no sava konta. Un te viss precīzi ir rakstīts. Es te nešmaucos, kā teikt, uz manu banku kontu šitās naudas summas ir atnākuši uz manu kontu. Ja kādam būs jautājumi, protams, zem YouTube kanāla komentāros varat rakstīt man kaut kādus jautājumus. Un arī, protams, uzrakstiet, kāda jums ir pieredze šī kompānijā. Gribētu arī dzirdēt, vai kāds no Latvijas arī šī kompānijā ir ieguldījis naudas līdzekļus. Pagaidām teikšu čau, čau, un tiksimies kaut kur nākošajos video ierakstos. Tas varētu būt pēc mēneša, varbūt pēc 2 mēnešiem. Čau, čau!